Labdien! Ar jums kopā šodien Ausma un Laimdota raidījumā Maizīte. Pie mums šodien ciemos ļoti daļa, bagāta sieviete. Tāpēc ar aplausiem aicināsim studijā šo daudzpusīgo sievieti. Labdien! Jūs varētu iepazīstināt sevi skatītājiem? Sveiki, mani sauc latviešu valodā. Tāds jautājums radies, kur jūs dzīvojat? Pašlaik Latvijā un vienmēr Latvijā. Tātad jūs esat Latvijas Republikas pilsoni? Jā. Tātad skatītājiem radies tāds jautājums, vai jums ir brāļi un māsas? Jā, man ir māsa lietuviešu valoda un, diemžēl, man ir brālis, kas ir mīris prūsis. Un jūs, kā jau mēs teicām, jūs esat tik ļoti daudzpusīgi, bagāti, un varbūt jums ir kādi interesanti hobiji? Jā, es nodarbojos ar interpunkciju, man patīk likt komatiņi, punktiņi, domu zīmītes, šādā veidā. Vai ir kaut kas tāds, kas jums traucē dzīvot? Jā, barbarismu un žargonismu, tos es neciešu. Latviešu valoda ir baigā učena, domā, ka ķipa ir krūta. Man liekas, viņa dabūs pa purni, ja tēlos tādu krūto vecenu. Labāk, lai sēž savā ķēķī un skatās visādus vidikus. Man viņa besī. Jā. Tā, ir radusies īpaši, kas ir jūsu tēvs? Mans tēvs ir Georgs Mancelis. Un ar ko jums viņš ir palicis atmiņā? Katru vakaru viņš man lasīja tādu grāmatiņu Letas vārnīca. Tā kā jūs esat sieviete gados, vai jums ir bērni? Jā, man ir 2 dēli, sinonīms un antonīms. Vai jums ir arī savs dzīves mērķis? Jā, man dzīves mērķis ir pastāvēt Latvijā un kā būt vienīgā Latvijas valoda. Varam teikt lielu paldies par šo interesanto sarunu un ceram, ka skatītāji ir jūs iepazinuši un pratīs jūs novērtēt. Vēlreiz aplausus mūsu viešņai!